Čudarkungs ir brīnumdars ar lielu pieredzi, jo viņš zina, ko nozīmē teritorijas attīstības plānošana, viņš ir vadījis pašvaldību. Manuprāt, tas ir tāds, varētu teikt, nepieredzēts, bezatbildīgs gājiens no pieredzējušu pašvaldības vadītāju. Tas būtu tāpat kā Saeimas likumus mēs uzticētu izvērtēt tiesības sargam vai ģenerāla prokuroram, un ja viņš uzskata, ka jūs nepietiekami esat kaut ko argumentējuši, viņš vienkārši var apturēt kādā daļā. Un es zinu, ka tie pašvaldību vadītāji, kas šobrīd šeit Saeimā ir, ļoti labi apzinās, ka šāda rīcība nav ne atbilstoša, ne pieņemama. Un ir interesants teksts šajā Čudara kunga rīkojumā. Analizējot aktuālos pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes procesus sistēmā, iezīmējas negatīva tendence, ka pārāk lieli tie ierobežojumi. Tātad viņš analizēja sistēmā. Es vēl nebrīnīšos, ka mākslīgais intelekts kaut ko tur ir pāanalizējis. Jā, iedomājieties, iepriekšējos 30 gados šādas prasības nebija plānojumos. Tātad ir izmaiņas notikušas. Jā, ir. Un tās ir pamatotas pašvaldības tiesības noteikt attīstību savā teritorijā. Faktiski ir izvērtēti nosacījumi, ir izpētīta, argumentēta teritorijas noteikšana kā īpaši vērtīga ainava teritorija, bet ministrs apšauba pašvaldību tiesības to darīt. Un tad varbūt, lai ministrs nāk ar likumdošanas iniciatīvu un paziņo, ka vispār priekš kā mums pašvaldības, iecelšu pārstāvjus, lai lemj, dara. Un mūsu brīnumdaris ministrs būs izdarījis vienu labu darbu, jo mazāk demokrātijas, jo vieglāk pārvaldīt valsti. Šī attieksme panāks to, ka iedzīvotāji neticēs vairs ne tikai Saeimai, valdībai, ministru prezidentei, viņi vairs neusticēsies arī pašvaldībām. Un tā būs Čudara, brīnumdara, labo darbu saraksta pirmā lieta, ko viņš būs izdarījis. Diemžēl. Tieciet vaļā no šāda ministra. Atbrīvojiet Latviju no sava brīnumdara.